Šie kraušīgie kartupeļi ir labākais, kas ir noticis ar jauniem kartupeļiem un mani. Ja netici, tad pamēģini pats. Receptē būs nepieciešami jaunie kartupeļi, tos sieķē rimī un iesaku ņemt tādus mazākus. Ķiploks, sviests, cietais siers, kāds zaļums un, ja esat slinki kā es, tad gatavā rimī loku mērce. Ok, viss kā ierasts, nosklojam notīram kartupeļus un vāram to sālsūdenī līdz ir puslīdz gatavi. Protams, vecais labais triks ar nazi, un tikmēr pagatavoju garšaugu sviestu no mīksta sviesta, garšvielām pēc izvēles, ķiploka un cietās siera. Kad kartupeļi gatavi, kārtot tos uz cepam papīra ar atstarpīti un katru no tiem tā labi saspiež ar kādu glāzi. Pa virsmu liek pikucīti sviesta masas, šim tiešām nav jābūt perfekti, un noliek krāsnī 200 grādos ventilātoru režīmā uz 20 minūtēm. Kaut kā šādi izskatās izņemot no krāsnes, pārberu vēl pārcietos sieru, pētersīrus, un tos var šādi viegli atdalīt viena no otra. Pasniedzu ar iepriekš minēto mērci, un jūs paklausieties kā kraušķi.